Ir jābrien pa krūmiem. Tāpēc beņķīts ļoti kompakts. Šāds te. Un šodien tas taisīsim vēl kāds opas barībiņas. Big Bream. Paskatīsimies, kas mums sanāks ar viņām. Pasmažuši. Smažoju pēc rieksiem. Pēstiņš. Pieliksim klāt šādas gardumus mazliet. Uzreiz jau startiņā nedaudz. Lai ēd. Pēc tam skatīšos pēc faktu, cik viņiem vajag, cik nevajag. Tā jāsāk ātri baroties. Laiks iet uz priekšu. Startiņā iedošu kādas 10 barotavas. Iepriekš neko neesmu barojis. Skatīsimies, ko var izdarīt ar šīm 10 barotavām. Pieliku klāt pavisam nedaudz šautos zirņus. Lai būtu mazliet rupjāka frakcija. Šī būs mazā iebarošana. Parasti šeit vismaz kādas 30 šādas barotavas. Un ar rupjo frakciju pārsvarā šķeltais zirnis. Barība tikai, lai saturētu to šķelto zirni kopā. Bet šoreiz pamēģināsim citādāk. Tā, labi. Pirmais metiens. Desmit barotavu punktā pirmais metiens. Kaut kas tur ir galā. Labi, nav nekas liels, bet kas mums ir kaut kāds zivtiņi. Vajag viegli nāk ārā. Opā! Pirmais. Interesantākais ir tas, ka viņiem vēl nāšta kārpiņas ir virsū. Nav nekas lielais. Priekš pirmā metiena. Sākums ļoti labs. Otrais metiens. Jau ir kaut kas interesants. Jau ļoti smuki iekačā. Ok. Jā, tas būs breksīts arī, tāpēc kļūst savās augšā. Sākuma baigi interesants spied uz leju. Nu, paskatīsimies tev sejā. Nu jā, nav nekas baigi liels.
spēcīgs, tik spēcīgs. Un tagad padavies, kas tā notika. Čekina. Labiņā. Otrais metiens. Zīvis laikam ir. Un šāds te. Šis ir jau tāds jau pie, nu, es teiktu pie, gandrīz pie kilogramu. Tā kā 900 grami kilograms varētu būt jau. Skaistuls. Nu, tur kilograms varbūt kā nav, bet skaists grams gan tur ir. Preksīts. Labi, šitāds maziņos, es domāju, ka mēs ķeselē neliksim. Bija domājis ar vienu kātu makšķerēt, bet neizturēju. Un otru arī diviem kātiem. Pišķīt jāstrāk. Vienīgais, ka iespējams vairāk tukšās copas būs. Zīvis ir punktā. Šobrīd labāk, nevis labāk, bet strādā tikai tumšais punkts, kur ir uzklāts tumšs galds, tumšu barību un makšķerēts tiek ar gaižu barību uz tā punkta. Tajā punktā ir liela kustība, bet tur arī ir lielāks barības apjoms iekšā. Tā, nevar saprast, ko darīt ar barošanu. Nu, principā tikko iebarots, bet ir sajūta, ka vajag barot vēl. Mums laikam jāuzbaro. Nu, tad pagaidīšu, paskatīšos, kāda kustība ir. Ja viņi tur ātri visu aplasīs, tad es barošu pa virs vēl. Kas tur jocīgi peld? Zaļsvārce. Šitā izskatās slīcinātie. Šoreiz noslīcināju medu. Viņam jābūt tādiem foršiem mīkstiem ir. Slīcinātie man vislielākie brekši bijuši vienmēr. Jā, kamēr filmēju, tikmēr nočakarēju copīti. Šādi te mazi, bet brūni. Jāuzjauc vēl papildus barību. Zivtiņas tik ātri, cik viņi atnāca, tikpat ātri viņi pazuda. Tāpēc es domāju, ka vajadzēs pabarot vēl.
skatīties, kas tad notiek. Kaut kāds breksēns pieķēries, bet nebūs nekāds milzīgais, bet ir. Šāds. Kur ir tavi lielie bračkas? Skaists, ja viņš ir. Tas nekas, ka maziņš. Kāds skaistums. Priekš manis mazais būs 10. numurs. Priekš sportistiem droši vien tas būs lielais. Uz 0,14 pavadiņas. Nedaudz brūnīgāks. Priekš šodienas gandrīz vai lielais, varētu teikt. Skaists, jo viņš ir ļoti čalītis vai meitenīti, nezinu. Jā. Nestaka skaņi bija. Mazais breksēns. Parādīšu uzreiz arī sistēmu. Es izmantoju ezerā šāds barotavs. Šitās ir no Anglijas sūtītas Nisa flyerītes. Viņa uzpelda vienkārši uzreiz, kā tu viņu rauj, tā viņa uzpelda. Karpu pavadiņu materiāls, kā atvots. Un te jau ir uzkausēta sēnīte un tad piestiprināta pavadiņa. Tur tas kumosiņš. Un vēl viena niansīte, ko es izmantoju, ko sportā nedrīkst izmantot, ir stoperītes. Viņš dod baigo priekšrocību naktī un viļņos. Principā viņš nodrošina zivs pašu uzciršanos. Tu vēlies pabīdi viņu nost, skaties copīt uz spicītes. Nevēlies nobīdi viņu lejā, nostiep spici kārtīgi. Pareizi ir pasniedz kumosu un zivs pati uzcirtīsies. Tā kā tā ir baigā fīču foršā. Iekačāja bišķīt lielāks kaut kas beidzot, bet nu skatīsimies, kas tur galā ir. Mega lielais nebūs, bet cienījams salīdzinoši. Šis būs cienījams. Ļoti ilgi es viņu gaidīju. Jā, nu tas tāds kaut kas pie divīšu varbūt tas būs. Varbūt nebūs.
Skatīsimies, kas mums te nāk. Galīgi jau, kad vairs negaidīju viņu. Nonāštojas. Jā, nonāštojas papiņš. Un paskaties, kāds saplēsies pēc nāšta pumpiņas. Nāšta pumpiņas vēl ir uz pieras redzams. Nu, vismaz viens cienījams kungs. Es ar cienījamo kungu. Tāds viņš izskatās, tas brekša kungs ar nograustu spuru. Kur tu pazaudēji savu spuru? Kur ir lielais breksis? Lielais breksis izskatās, ka viņš ir tikko nonāštojis, kaut gan man likās, ka viņam vajadzēja būt jau kādu laiku atpakaļ nonāštojušam. Jo plēsumi viņam ir galīgi svaigi vēl tādi. Tā kā lielais šeit vismaz izskatās, ka nesen nāštojas, es domāju, maksimums pirms nedēļas. Un viņš vēl nav atkopies. Es pieļauju, ka tāpēc arī nav ķēriens, bet vai arī vienkārši pa lielam viņi ir kaut kur citur vairumā. Šobrīd es nejūtu, ka lielā zivs būtu šeit apakšā pietiekošā skaitā. Tas, ka pa kādam iziet cauri, tas neko baigi nenozīmē. Mazie ir. Procesu uztur. Mazais jau arī ir vajadzīgs, lai viņš uzturētu procesu, lai tu turpinātu barot un to nebūtu garlaicīgi. Nav noraudas. Nu, tāda ir rauda, tāda paliela rauda. Par barību runājot, pirmie iespaidi, tas, kas man ļoti patika, ir tas, ka tu viņu vari pat nelīdz galam samitrināt, un viņa grimst, un viņa forši grimst, un viņai neceļās augšā smalkie visādi, smalkā frakcija neceļās augšā uz augšu. Tas nozīmē, ka viņa mazāk saista sīkzivi. Nu, šie arī ir tā, kā viņi tur saucās, man jāpaskatās ir. Big bream, nu, lielais breksis. Nu, kā tas malums nav nekāds baigi rupjais, bet nu, viņa tāda forša ir, viņa labi grimst. Viņa paņem, principā tā struktūra izskatās, pamanam, es teiktu, līdzīgi kā sensei. Baigo putekli uz augšu netaist. Tas salīdzinot ar mūsu pašu veikalos arī nopērkamajām daudzām citām populārām barībām. Nu, neteiksim, ka daudzām, bet nu, ir tādas it kā foršas barības, bet tāpat laikā tu viņu samaisi, viņai uzreiz ir, nu, ar roku maisot, viņai uzreiz ir baigie kunkuļi. Un liekas, ka viņa ir lipīga, bet tu viņu iemetu, viņa pagrimst un uzpeld augšā. Un tad tur var rasties problēmas našķerējot upē. Un, protams, viņa nav līdz galam samitrināta, bet cilvēkam, kurš nezina, var rasties iespējas, ka viņi ir pietiekoši samitrināti, jo saspiežot viņa ir forša lipīga, bet iemetot ūdenī tā bumba pagrimst, uzpeld augšā un tad viņa lēnām laiž ārā burbuļus un grimst. Nu, upē tādā situācijā, respektīvi tā barība aiziet uz traumu. Ezerā tas sasaist sīkzivi uzreiz. Protams, viņu var tur mitrināt un vēl caur sietu izrīvēt visus tos kunkuļus, bet tas viss ir tāds nevajadzīgs darbs. Šai man viss patikās. Nu, tādi mazi kunkulīši bišķīt bija, bet viņi pēc tam izirst. Nav pārāk lipīgi. Lietus slīst.
pats esmu slapšs. Bet es tieši gribēju pārbaudīt, kāda būs copa Lietuva, jo es redzēju pēc prognozēm, ka lietas būs arī to, ka būs bezvējš. Man bija cerības tieši īstenībā, ka būs kaut kas labāks šajā reizē, jo saulainā laikā, kā saulīte parādās, tā zivtiņa pazūd. Ūdens ļoti dzirdrs, kā kristāliņš. Tas breksis te redz pilnīgi visu, kas apakšā notiek. Bet izskatās, ka, jā, sesija beigsies tā arī ar vienu tādu daudz maz cienījamu kungu, kurš ir tikko pēc gultas priekiem. Jā, es domāju, nav ko te mocīties. Beidzam copas sesiju. Laiduši vienīgo zivtiņu, kas bija tāda, ko varētu ielikt tīkiņā vaļā. Nu, Brekša kungs. Aiziet. Mājām. Kāda viņam tā spūra? Es arī parādīšu, kā tas izskatās. Viņus espriet forši. Vispār viņa smuki grimst. Pat jau viņā ir daudz gaisa atstāts iekšā. Pat ja es viņu tā irdeni sabirdinu, viņa tāpat forši grimst. Jā. Tā, tas ir labi. Ok, kamēr krāmēju mantas. Vienu makšķeri jau satinu. Kāds ripā. Nu, nav mega lielais, bet Big Bream. Nu, kas tev ir? Nefokusējies. Jā, tomēr viens pieteicās. Nu, labi, paspēlēsimies. Arī tāds skaistulīts. Nu, nāc. Tā kustība tāda interesanta parādījās, es jau redzēju, paskatoties. Nu, nefokusējās. Viss Lietuva paliek slapšs. Aiziet. Lietuva viss paliek slapšs un sāk nedarboties. Vienot sakot, nu, tas arī tāds pie kaut kas tuvu pie 2, nu, nebūs varbūt 2, kaut kāds 1,8. 1,6 varbūt, nu saziņu, bet smuks breksīts. Smuki te, ko viņš apēda. Jā. Tā. Mums tik vienkārši vienlaicīgi filmēt un kaut ko darboties. Nu šāds te, nu nav tur pat, kā tu saka, bailēm liels acis vai kā tur kaut kāds pusotrnieciņš, es teiktu, varbūt tās maksimums. 1,4 varbūt vispār. Redz, kā viņš lēnām saraujās. Kad izvēlas, tad viņš ir lielāks, un pēc tam viņš lēnām paliek aizvien mazāks. Un, ja aiznes mājās, tad beigās tu skaties un domā, kur ir tā lielā zivs? Nu, tad aiziet. Varbūt vēl kāds būs. Varbūt jāpasēž.
Jo jau tie džeki mums te atnāca. Mammas un papi. Tā bija mamītes, ar citu iepriekšējā. Tad iespējams. Tad vēl kādu tur noķert. Jāiemet ir vēl kādu metienu. Jo abiem diviem lielajiem izteikti tāda kapitāla copa. Nu, viņš būtībā pats uzcirtās. Viņš diezgan aktīvi ņēma. Kāds ripā. Bez variantiem, zils galā. Un tieši jau vācoties nost, jau tagad jau skatījos uz šo kātu, kurš nebija izlūgts ārā vēl. Un tādas patīkams kustības, kad tie lainerīši, kad redz, ka sāk peldēt, kad ir punktā zīves. Un nebija ilgi jāgaida. Paņēma. Tā kā varētu šo atkārtot. Un tagad nākošo varētu tādu izmērā reiz 2. Jo priekš šī ezera arī šis nebija nekas tāds baigi īpašs. Aizpagājušā sezonā, kad tas šāds skaitītos pie maziņajiem. Nemaz tīkliņā tādu neliek un uzreiz met vaļā, tiksim, zem 2,5 kilogramiem, tie pie maziņajiem un virs 2,5 kilogramiem. Tie ir tādi jau normāli džeki. Te bija tādas copas reizes, kad 4-5 gabals vienā reizē virs 3 kilogramiem, kas ir tādi apmēram 3-300, 3-400, 3-500 varēja dabūt. Bet tas nebija šogad, un tas nebija arī pagājušo gadu. Tas bija aizpagājušo gadu. Tad kaut kas bija savādāk ezerā. Vai viņi vienkārši bija nostājušies šajā malā, šajā krastā. Jo šobrīd stīvis lielās kaut kā baigi maz. Kas no kuram maz? Kāds varbūt noķert 2 pusotrniekus pie 2. Copa izdevusies, pa lielam jau tā arī ir, copa ir izdevusies. Laiks pavadīts forši dabā. Šis pēdējais metiens. Makšiniekiem, kā jau mēs jau zinām, kad baigi grūti ir atvadīties no copas. It sevišķi jau kaut kur jūt, kad ir zivtiņa. Tad tas pēdējais metiens var izvērsties par vēl vienu pēdējo un vēl vienu. Un pēc tam vēl un vēl. Un tā var paiet arī vēl kāds 2 stundas. Bet es domāju, ka jā, šis būs pēdējais metiens. Būs zivs vai nebūs. Krāmējos nost. Breksīts ir apakšā. Auklā iegāja. Atkal iegāja auklā. Kustība ir. Beigās abus lielos dabūju gaišajā punktā, kur bija barots ar to Big Bream un jā, viss punkts ir gaišs. Tur bija situācija tāpat, tikai tas pirmais punkts, kur nebija lielie, bija tumšais punkts un tur bija vairāk barības. Un šobrīd es paņemu zivi no punkta, kur ir mazāk barība un gaiša. Bet rupjo frakciju es ieliku abos punktos iekšā pa lielam, jo tādai zivtiņai vajag. Es šķeltos zieņus ieliku. Man viņi tādi mazliet tādi jau
saspiest ar pirkstu var, viņam tādiem jābūt, kā var saspiest ar pirkstu. Un ir vietas, kur viņas ļoti vajag, un ir vietas, kur viņas nevajag un nedrīkst pat. Un katrā ezerā sava specifika, katrā ūdenstilpnē. Un ja jūt, kad ir rupjā zivs, un ja viņi ir daudz, tad dažreiz viņi savādāk vienkārši nespēja noturēt. Labi, var tur griezt daudz tārpus, daudz gaļu. Un tad pēdējais metiens ir ar zīvi. Un iegāja zālē. Teiksim tā, nav liela, bet nav arī pati mazākā. Tā, principā, baigi grūti būtu neizdarīt vēl kādu pēdējo metienu. Šitais nebūs, man liekas, breks, tāpēc, ka baigi spiežās uz leju. Es domāju, ka tas varētu būt līnīts. Jā, tā domā. Jā. Tam ir jābūt līnim. Viņš baigi spiežās uz leju. O, jā, līnīts. Labi, šito ziķeri jāņem būs ar sečaku. Tā kā būs vismaz arī kaut kāda zivju dažādība. Ar līņa kumbu. Labi, ko jūs melojat, tas nav kumbs, tā ir līņa mamīte. Nu, līņa mamīte, atdod āķi. Jā, āķis augšējā lupiņā. Šāds te. Mazs skaistums. Spēks līnim ir foršs, tāds jaudīgs aparāts šitais ir. Kaut gan maziņš, bet ar šo mēs arī beidzam šo copi. Es jau esmu citā ezerā. Ātri jāpārbauda viena meža peļķīte. Paskatīšos, ko līnis dara. Bet tas svarīgais, ko es gribēju vēl piebilst, kad 13. 14. jūlijā notiks fīdera makšķerēšanas apmācības pie manis, pie Ruckas ezera. Būs 2 dienu pasākums, lieliskā atmosfērā. Tie, kam interesē vairāk, var droši uzrakstīt man ziņu vai arī apstīties manā profilā video atskaiti, kā man gāja karpu makšķerēšanas apmācībās. Jā, tā kā tur apmēram būs jau ieskats par to, kas būs, un tiekamies. Čau, čau!